Arī es šovasar izdomāju doties velobraucienā. Tikai dažas dienas pirms brauciena nopirku velospēdu un visu nepieciešamo nakšņošanai mežā, un tad jau sāku savu braucienu no Siguldas. Pirmā pusdiena pauze ar Vistiņā, un tad jau turpinu braucienu ar šo skaisto ezeru netālu no ciema, kurus sauc Vidzeme. Sasniedzot Valkas nodu, es biju ļoti pārsteigta par to, cik labi ceļi tur ir. Tad es pamanīju Stirnu, un neilgi pēc tam pirmās dienas galamērķis tika sasniegts nobraucot 120 km. Otrā diena iesākās lietaini ar atmiņām piepildīto Valku, kur pirms daudziem gadiem norisinājās vieglatlētikas nometnes, un ātri vien es jau sasniedzu robežu un iebraucu Igaunijā, kur pēc 4 stundām es ieraudzīju šo milzīgo krēslu. Nedaudz uzkavēju startu, un tad man sagaidīja šis uzkalniņš, par kuru es galīgi nebiju sajūsmā, bet tas nekas, jo 20 minūtes vēlāk es nopeldējos ļoti skaistā ezerā. Sasniedzu otrās dienas galamērķi, nobraucot 130 km. Trešās dienas rīts iesākās mierīgi, jo beidzot lietus, zibens un pērkons bija norimies. Jā, drošība pirmajā vietā. Pusceļā man pievienojas māsa, kura atbrauc ar moci vairāk kā 300 km, lai iedotu man dzimšanas dienas kūciņu. Paldies tev! Tad mēs devāmies tālāk, kur maršrutam mainoties palikām pie šī zaļā ezera. Trešās dienas beigas un nobraukt 100 km. Ceturtās dienas rīts iesākās ar peldi, un tad jau katru devāmies savos ceļos. Neizpētot maršrutu, vairākas stundas sanāca braukt pa zemes ceļiem. Kārtējā pauzīta autobusa pieturā un ļoti skaisti baudāmi ceļi. Un te arī pamanīju vāveri, pēc kuras sekoja, manuprāt, viskaistākais ceļa posms visā manā braucienā. Kārtējā augstā pelde, jeb mazgāšanās un naktsmājas pēc nobrauktiem 133 km. 5. diena iesākās ar ūdenskrituma apskati, tad brauciens caur mežu un pāris stundas vēlāk sasniedz Tallinu, kur izejot no veikala ļoti stipri sāk gāzt lietus, bet kas jādara, tas jādara. Turpināju braucienu un nonācu ļoti skaistā vietā pie jūras, kopsumā nobraucot 118 km. 6. dienas brokastis man bija ar šo brīnišķīgo skatu uz jūru, tad notika maršruta maiņa un es devos uz vienu no Igaunijas salām Hījuma. Pāris tumšu mākonīšu, kara lidmašīnas un stiprais pretvējš mani šoreiz uzveica, jo bija sajūta, kad izlieku tik daudz enerģijas un spēka, taču uz priekšu netieku. Tad es vēlējos paspēt uz prāmi, līdz ar to man nācās atrast visīsāko ceļu un pa to braukt cik ātri vien varu 5 km garumā. Uz prāmi paspēju, un tad jau sākās mans brauciens pa saliņu. Te arī mēs redzam Eifeļtoni un manas kārtējās naktsmājas pēc nobrauktiem 135 km, kas ir arī mans lielākais nobraukto kilometru skaits vienā dienā. 7. dienas rīts iesākās ar kartes izpēti un brokastīm kādā no mīlīgām autobusu pieturām. Skaisti baudāmi ceļi, šūpols un veidzirnavas, koku alejas un jūra, apbraukta sala un esmu atpakaļ uz prāmi. Tad seko drupas un kazenes un vakarā jau gaida ciemiņus. Tā tie 131 km tika pievarēts. Labi, pietiks dejot. 8. diena dodamies uz lielāko Igaunijas salu Sāremu. Izbraucām ar ģimeni kopā kādus 20 km, satikām aitiņus, kārtīgi pēdām, turpināja cīņu pret vēju un lietu, un tad jau uzcēlām telti un devāmies gulēt. Netīšām izdzēs no aplikācijas aktivitāti, bet nobraucu 111 km. Un tad pienāca 9. diena, kas iesākās fantastiski ar silto rīta saulīti. Kārtējās veidzirnavas iztaigājām 6 km taku, kur bija iespēja arī iet pa koka laipām, kecīķi ar ķirzeks. Tad turpināju braucienu pāri šim tiltam līdz brīdim, kad sapratu, ka īsti vairs nevaru pabraukt, jo ir pārdurta kamera, kas bija bēdīgākais notikums šajā braucienā. Piesējām riteni un devāmies uz tuvāko benzīna tanku, kur viens vīrietis man ieteica pāriet pāri ielai un atrast šo instrumentu būdiņu. Un tad pēc tam sākās process, kas iepriekš nekad netika darīts. Nācās zvanīt tētim un prasīt, ko darīt, un aptuveni 2 stundas vēlāk izdevās nomainīt kameru. Neiefilmēju, bet pārbraucām ar prāmi uz Igauniju, un tad vēl man bija jānobrauc 40 km. Un tad sekoja visa brauciena vissliktākais ceļa posms, kas bija noklāts ar akmeņiem. Nācās brīžiem riteni stumt, jo praktiski nebija iespējams pabraukt. 10 km vēlāk nonācu uz asfaltētu ceļu, kur es ieraudzīju šo skaisto ābeli. Tā ābola bija neaprakstāmi garšīga. Sasniedzot galamērķi, iekurinājām ugunskura un, kā jau pienākas, cepām rakveres, cīsiņus un maršmallows. Kopā nobraukti gandrīz 117 km. Brauciena 10. diena iesākās ar kazeņu ēšanu un atvadīšanos Pērnavā. Tad sekoja stiprs lietus gāzes, kur dažu minūšu laikā izmirku, taču man izdevās nobraukt nepilnus 120 km. Un tad jau pienāca noslēdzošā 11. diena. Aizgāju līdz jūrai, sapakoju mantas un devos ceļā. Un sasniedzu Latviju. Pa ceļam redzēju skatu torni, uzēdu zemesrīgas burgeru ar vīnogām. Kā apzinīgs cilvēks vēlējos braukt pa veloceliņu un ievērot noteikumus, taču veloceliņi saka pretējo, tāpēc nācās turpināt braucienu pa autoceļu, kur pamanīju pretī nākošu vilcienu. Dažas stundas vēlāk man nācās pievarēt stāvāko ceļa posmu tepat Siguldā, un tad jau mans brauciens noslēdzās ar 117 km.
Mans sākotnējais plāns bija nobraukt 1000 km 10 dienu laikā, kas respektīvi ir vidēji 100 km dienā, taču maršruts izmainījās un es kopā pavadīju braucienā 11 dienas un nobraucu 1333 km, kas vidēji ir 121 km dienā. Paldies, ka noskatījies!